rītā. Sveicināti, mīļie draugi. Notiek jaunas kameras testēšana un gribētos parunāt par tādu tēmu, kam nekad nav. Vienmēr viņiem nav un vienmēr viņiem trūkst. Un, protams, es tāds arī biju no tādiem pašiem tautiešiem. Un pirms Jēzus Kristus tas, protams, bija. Pirms Jēzus Kristus es ļoti bieži aizņēmos un centos aizņemties tā, lai nevajadzētu atdot. Un vispārībā viss notika diezgan štruntīgi, godīgi sakot. Bet tad, kad es satiku kungu Jēzus Kristu kā savu glābēju, es vienkārši sapratu, ka man tagad ir Dievs. Man vienkārši ir viss, man ir pats visuma epicentrs. Nu, kā lai to pasaka, Dievs ir tas, kam ir pilnīgi viss. Viņam nav nekas neiespējams, viņam nav finansiālo problēmu. Dievam nav nekādu problēmu tādā ziņā kaut kādas ir cilvēkam. Un es vienkārši sapratu vienu elementāru lietu. Ja man ir Dievs, tas nozīmē, viņš ir mans tētis. Un man ir tas pats, kas ir viņam. Es viņa bērns esmu. Un es izdarīju vienu lēmumu. Es nesaku, ka tas ir jums jādara. Fakts tāds ir, kad es sapratu, ka Dievs ir mans ārsts, īsāk sakot, pirmais moments. Un es pie ārstiem nekad negāju nekāds tablets, un Dievs man vienmēr dziedināja. Pēc tam es sapratu otru momentu, ka Jēzus Kristus brūcējs, es esmu dziedināts. Un kad es vairs nevaru saslimt. Un tā es arī dzīvoju tagad. Ar to, ka es nevaru vairs saslimt. Un es arī neslimoju. Un otrs variants, pa ko es gribētu pieskārties, tas ir par to, ka es nekad nevienam neko neprasīšu savās vajadzībās. Ja man būs kaut kāda vajadzība, es nākušu pie Dieva, vienalga kāda viņa būs. Un tā es sāku dzīvot. Un kā jūs saprotiet, mūsu ceļā dzīvojot, ir visādas situācijas un ir visādas vajadzības. Un vienalga, kāda bija mana vajadzība, kā jūs saprotat, mēs dzīvojam materiālā pasaulē, mums ir materiāls vajadzības. Un, kad man nāca kaut kādas situācijas, es vienmēr nācu pie Dieva. Es teicu, Dievs, es saku, palīdzi man, es saku, šajā situācijā, tu man esi. Es nācu pie Tēva, ko man ir pie cilvēkiem, kas tas cilvēkam ir? Cilvēkam nekā nav. Es nācu pie Dieva, jo kas ir labi, tad, kad Dievs dod, Dievam nevajag dot atpakaļ. Bet no cilvēka aizņemies, cilvēkam tev jādod. Dievs tev dod tāpat. Bez bezmezna. Un iedomājieties, tas darbojās. Es šitādā sižetā dzīvoju jau no 2003. gada 3. septembra. Paļaujoties pilnīgi uz Dievu. Pilnīgi. Un kas ir interesanti? Tagad nesen, kad es sāku strādāt uz taksometru, sanāca tā, kad es sāku just, ka cilvēki no manī grib aizņemties naudu. Bet es nekad neaizdodu. Bet, principā, man īpašnieks nekad nebija prasījis. Un es šajā situācijā domāju paeksperimentēt, aizdot. Un iedomājieties, kas ir interesanti. Es aizdevu 4 cilvēkiem, un neviens no viņiem man neatdeva. Saprotiet, tad, kad jums kāds prasa naudu, vienmēr otrais, ko viņš sola, kad viņš tev atdos. Un iedomājieties, un neviens nav atdevis. Neviens. Bet saprotiet, kas ir pa lietu. Tie, kas tā dzīvo, tas jau, kad viņš man uzprasīja, ka viņam ir vajadzība, tas jau neko nenozīmē. Viņam būs drīz pavisam atkal vēl vajadzība. Viņš atkal kādam prasīs, labi, pie maniem viņš varbūt tās nenāks, viņš meklēs kādu citu, no kā varētu aizņemties. Un visa dzīve viņam iet no tā, ka viņš aizņemās. Un es dotajā brīdī runāju pārsvarā par kristiešiem, par Dieva bērniem. Un es nevaru saprast, kāpēc viņi aizņemās no cilvēkiem, ja viņiem ir Dievs. Tad jautājums varbūt viņiem nav viņa, vai viņi nepazīst viņu. Un gribu izstāstīt, kāpēc tas tā notiek. Kāpēc tas ar jums tā notiek? Tāpēc, kad situācija ir ļoti vienkārša. Apskatīsimies vienu Bībeles situāciju. Bībelē bija tāds ķēniņš tajā laikā, Sauls. Un bija arī Dieva vīrs Samuēls. Un tajos laikos, kad notika kaut kādi kari, vienmēr pirms kaujas upurēja, pienesa upuri. Bet upuri drīkstēja pienest tikai tas priesters tā laika. Un situācija bija tāda, ka Sauls bija nonācis nelielā ķibelītē. Filistieši
bija viņu ielēkuši, viņa pilsētu. Un taisījās jau sprukt viņiem virsū, bet nebija vēl upuris pienests. Un tur bija teikts, ka saules kavējās. Ziniet, citreiz mums liekas, ka Dievs kavējas. Tur bija rakstīts, ka saules kavējās, vai tik viņš nekavējās pa veselu nedēļu. Un situācija ir tāda, cilvēki jau savoties tajā visā situācijā notika jau panika. Jo saules gaida, kā ķēniņš, kā karavadonis, kad nāks pravietis, kurš upurēs upuri. Un tādi visi ies kaujā, bet pravietis nenāk. Un nav viņa. Un sākās panika. Iedomājieties, ar katru dienu sākās lielāka un lielāka panika, jo visi tie cilvēki taisa saules spiedienu. Mums ir cauri, viņi mums brūk virsū, ko tas Samuēls, varbūt viņš ir nomiris, varbūt viņam tas ir noticis, ko mēs tagad darīsim. Davai. Sākās spiediens, no visām pusēm spiediens, garīgi spiediens, no malas spiediens. Nav Samuēla, nav kas upurē, tauta iet projām, visi mūk projām. Ko darīt? Un Sauls saka, labi, davai, aizņemsimies piķi no kaimiņa. Zar nav. Sauls aizņemās piķi no kaimiņa. Un kas notiek? Kā viņš tikko ir aizņēmies piķi no kaimiņa, atnāk Samuēls. Un saka, klausies, ko tu izdarīji? Priekš kam tu aizņēmies piķi no kaimiņa? Priekš kam? Priekš kam tu to darīji? Tu nedrīkstēji to darīt. Kur es tev atnesu jau veselu čemodānu piķi, viss kārtībā. Situācija ir tāda, dārgie draugi, ļoti bieži, ko esmu ieraudzījis pēc savas situācijas. Dievam ir plāns. Un situācija ir tāda, ja tu nenogaidi līdz pēdējiem brīdim ar tejim cauri. Halleluja. Un es gribu izsāstīt vienkārši to, kad mums katram dzīvē ir situācija, kur mēs atrodamies. Bet jāstāv ir līdz beigām. Man ir bijis tā, ka man no dzīvokļa met ārā pa naudas nemaksāšanu. Iedomājieties, mums ir daudziem visādas dzīves sfēras. Pieņemsim, pan uz to brīdi bija tāda. Man bija telefons, man bija mašīna, motocikls, vēders, kas grib ēst, un dzīvoklis, kur es dzīvoju. Un es skatos, ka Dievs svētī telefonu rēķinu, es skatos, ka Dievs svētī degvielu, servisu, tehniskās apskates, svētī manu vēderu, bet nesvētī dzīves vietu, kur es dzīvoju. Un iedomājieties, kas par situāciju, viņš tik ilgi nesvētīja, ka man pateica konkrētā datumā, ja līdz šitam datumam nebūs naudas, tu ej projām. Ziniet, es nemeklēju naudu, es neskraidīju, neaizņēmos. Es vienkārši brīnišķīgi dzīvoju foršā vietā pie ezera, baudīju Dievu klātbūtni, peldējos. Un tā, ka pienāca tā diena, ka man bija jāatstāj šis miteklis, tieši šī diena. Es vienkārši gulēju gultā, kā tagad atceros bībelīt, man bija uz vēdera. Un es teicu, Jēzu, es tev pateicos par šo brīnišķīgo laiku, ko es varēju padzīvot šajā brīnišķīgā rajonā. Pats man te tā patīk, mīļais Dievs, ja es te biju forši. Bet ja tu mani gribi vest kaut kur uz citurieni, es esmu gatavs iet. Iedomājieties, pēc pusstundas atnāca izēja, un es paliku. Es paliku tajā vietā dzīvot tik ilgi, kamēr es apprecējos. Un Dievs man iedeva sievu ar jaunu dzīvokli. Slava Dievam! Un tagad es gaidu no Dieva māju, jo man ir vajadzīgs pagalms. Man vienkārši ir vajadzīgs pagalms, kur varētu izlaist mazos ārā, principā. Un es ticu, ka Dievs man iedos. Galvenais ir nesasteigt un neaizskriet pa priekšu Dievam. Stāvi līdz pēdējiem un gaidi savā vajadzībā. Dievs, es ticu, ka būs. Un Dievs iedos. Jo Dievs pārbauda mūs tādā veidā. Un Sauls tika arī pārbaudīts. Ko domājat, Samuēls kavējās? Nē, kādas problēmas. Dievs skatās, kā tu turi spiedienu. Lai Dievs to svētī. Āmen.